Lecam uz nākamā prāta kļūdu, un tā ir, man vajag obligāti jādara, tam tā ir jābūt. Visi vārdiņi, kas iesākas ar jādara, jābūt, jājūt un tā tālāk, tā ir visa tā vajadzība, kad man ir hops, obligāti, man tas ir pienākums un nevar būt savādāk. Un tur ir iekļauts, es nekad nedrīkstu kļūdīties, man ir visas problēmas jāatrisina ātri un viegli, man ir jābūt vienmēr labā formā, es nekad nevaru slimot vai atpūsties, ja man viss ir jādara, jāpaspēj, man vienmēr jāiekļaujas termiņos, man eksāmens ir jāuzraksta labi, es nekad nevaru strīdēties attiecībās, man ir jāuztur labas attiecības par katru cenu ar visiem. Man visiem visas problēmas un kļūdas ir jāatrisina. Un tas ir arī par citiem domājot, ja, ka pasaulē ir jābūt taisnīgai, taču jābūt godīgam. Cilvēkiem ir jārunā patiesību. Cilvēkiem vai viņam ir jābūt vairāk uzticamam. Manai dzīvei nav jābūt šādai. Man ir jāsporto vairāk, man ir jāēd veselīgāk. Visi tie obligāti uzliek papildus slogu mums, un tā vietā, lai mēs vienkārši ļautu sev dzīvot un censtos būt labāki kā iepriekšējā dienā, bet arvien mācīties no savām kļūdām un kļūt labāki, mēs uzliekam sev milzīgos šīs perfekcionisma un vajadzību tos slogus, kas mūs tikai dzen kaunā, tas dzen mūs izmisumā un vainas sajūtā tad, kad mēs nespējam sasniegt to, ko mums vajag, ko mums obligāti jādara vai vajadzētu varēt. Man jāvelta vairāk laika saviem bērniem. Un šeit ir ļoti svarīgi vārdu izvēle, vai ne? Jo tad, kad mēs, piemēram, cenšamies būt labāki, jaukāki, mīlošāki, kaut vai vecāki saviem bērniem, ja mēs to patiesi vēlamies, tā ir pozitīva lieta. Bet ja mēs uzliekam sev to obligāciju, kad mums tas ir jādara, tas radīs tikai spriedzi, tas radīs tikai iekšēju kritiku, tas ir visa negatīvās iekšējā dialoga pamatā, ka man tas ir jāizdara, es to nevarēju, līdz ar to es esmu slikts cilvēks, vai es neesmu vērtīga, es neesmu pietiekami spējīga, varoša un tam līdzīgi. Ja? Tas mūs nemotivē. Piemēram, tas, ka man ir obligāti jānomet svars, ir pavisam savādāk nekā, piemēram, es vēlos ēst veselīgāk. Ja? Tā sajūta ir pavisam cita, ko rada šie vārdi. Vai es vēlos būt laba, iecietīga, īsta, patiesa, mīloša mamma pret saviem bērniem. Nevis man jābūt labai mammai, man jāvelta viņiem laiks, man jābūt vairāk pacietīgai. Mums ir vēlme kļūt par labākiem cilvēkiem, vienkārši palīdzēt citiem. Ja mēs uzliekam tam to, ka man ir jāpalīdz, mums sāk parādīties grūtības pateikt nē. Un ja mēs arī kādreiz pasakam nē, mums liekas, ka mēs esam sūdīgi cilvēki, jā, izgāzušies. Tas ir kā signāls mūsu prātam, ka es nekad nebūšu pietiekami labs. Tas rada tādu bezpalīdzības sajūtu, tas rada, kad es jūtos pārņemt ar visām tām lietām, ko man vajadzētu darīt un ko es īstenībā nespēju šobrīd darīt. Un tas var radīt arī trauksmi. Šodien paņem papīra lapu un saraksti visus tavus obligātos vai jādara. Piemēram, labai meitai ir jādara tas un tas, vai labai draudzenei jābūt vienmēr priecīgai, vai man labai mammai vienmēr apmierinātai un mīlošai un maigai un pacietīgai. Visus tos jādara, labai sievai, kādai jābūt, labai darbiniecei. Ja tas ir vīrietis arī savās visās lomās, kādi ir tavi noteikumi, ko tu esi uzlicis, paskaties tiem, iepauzē, pirmkārt, ar tādu lielu iecietību pret sevi un lielu izpratni, ka jā, ir lietas, ko tu gribētu mainīt, bet tu esi tikai cilvēks, vai ne? Un nevienmēr tev sanāk perfekti, un tas ir ok. Paskaties, kā tu vari pagriezt to, man jādara, man jābūt, man vajag uz to, ko es izvēlos. Kādas darbības es izvēlos, kāds cilvēks es izvēlos būt. Vēl gribētu jums noskaidīt gestalta lūgšanu, kā tādu piemēru, kā tu vari justies citādāk par sevi, neuzliekot to lielo smagumu un slogu, būt
kaut kādam perfektam tēlam šai pasaulē. Ja? Tā lūkšana skan šādi. Es daru savu lietu, un tu dari savējo. Es neesmu šai pasaulē, lai izpildītu tavas ekspektācijas, un tu neesi šai pasaulē, lai izpildītu manējās. Tu esi tu, un es esmu es. Un ja nu šai pasaulē mēs satiekamies, tas ir skaisti. Ja nē, tur neko nevar darīt.